Vairāk nekā pirms 2 gadiem aizsākās iecer par zaļā ceļa attīstību Latvijā. Iniciatīva, kuras mērķis bija pārvērst bijušās dzelzceļa līnijas par vidē draudzīgiem, pieejamiem pārvietošanās maršrutiem gājējiem un velobraucējiem. Par projekta īstenošanas vietu tika izvēlēta Gulbene posmā no Brīvības ielas līdz Miera ielai. Celiņš mums ir ar vides pieejamības prasībām, teiksim, tā būvēts un projektēts ar ideju, kad vājredzīgie var apmeklēt. Un asfalta segums skrituļotāji, redzēt, ir arī iecienojuši izvēlēties bērni māmiņas ar bērniem ratiņiem pastaigāt, jo celiņš ir drošs, nav blakus mašīnu satiksme, kad izvēlas vienkārši pavadīt šeit laiku. Jā, celiņš arī ir labi iekārtots ar 2 atpūtas vietiņām. Tad soliņš, atkrituma un velostatīvs, kur var, teiksim, 840 metru garumā arī apsēsties, pabaudīt dabu vai vienkārši atpūsties un tad mērot ceļu tālāk. Automašīnu satiksmes ierobežošanai vārtiņi ir attaisāmi, lai atkal ziemas uzturēšanai un arī vasaras uzturēšanai, pļaušanai var izmantot un iebraukt ar apkalpojošo transporta līdzekļiem, bet lai ikdienā tomēr nebrauktu šeit mašīnas, cilvēku disciplīnai. Un tā skaitā arī, kā mēs šeit pietuvamies tranzītielai, kad ja velospēdistu grupa brauc no tas posms, kas ir bremzējošs apstākļus pie tranzītielas, kur tomēr automašīnu satiksmē ir priekšroka, un lai tie, kas varbūt nav te ikdienā, pamanītu, kad ir jāuzmanās. Projekta laikā tika uzstādīts arī īpašs apmeklētāju skaitītājs ar displeju, kas parāda, cik daudz cilvēku, gan gājēji, gan velobraucēji izmanto celiņu. Tas palīdz saprast, cik aktīvi šī vieta tiek izmantot. Tad nāca ideja, kāpēc šos datus nerādīt publiski uzreiz cilvēkiem, kuri šām iet un redz, var sevi uzskaitīt, kurš tu tieši esi šodien bijis vai kurš tu esi šogad bijis. Un tad radās šī ideja un atradām arī tādu iespēju, ka tādi pasaulē tirgū pastāv. Kāpēc ne? Izmēģināt, kā tas strādā Gulbenē. Redzam, ka cilvēki arī novērtē, teiksim, tīri, lai publiski redz šos datus, ka tas nav uzbūvēts tikai 1-2 cilvēkiem, bet katru dienu var redzēt, un kā jau šobrīd redzams, jau arī šodien lietainos apstākļos 48 gājēji un gada nogrieznī. Tas nav no janvāra, tas ir kopš atklāšanas. Iedzīvotājs zaļā dzelzceļa celiņu vērtē pozitīvi, uzsverot, ka ideja par zaļajiem ceļiem ir patiešām laba. Vecie neizmantotie dzelzceļa posmi tiek atdzīvināti un izmantoti mūsdienu turismam un aktīvai atpūtai. Tas padara vidi pieejamāku un interesantāku gan vietējiem, gan pilsētas viesiem. Es šo ceļu posmu izmantoju no pirmās projekta realizācijas dienas, kad projekts bija pabeigts, un ir ļoti tiešām patīkams pārsteigums gan kājām gājēji, gan ģimenes ar bērniem, gan velobraucēji. Un beidzamajā laikā arī ļoti daudz skrittuļotājus, kur iecienījuši kvalitatīvus segums. Kādēļ ne? Un es jau ļoti ceru, ka turpinājumā vēl kādā projekta ietvaros tiks radīts arī apgaismojums, lai vēlos vakaros vai arī rudens pusē, kad laikapstākļi nelutina, lai iedzīvotājiem būtu civilizēta nokļūšana uz tirzniecības zonām, citiem veikaliem, piemēram, vai arī vienkārši, lai baudītu brīvo laiku un rūpētos par savu veselību. Vides pieejamības ieteikumi tika izstrādāti sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību Apērons. Darbi īstenoti Igaunijas Latvijas programmas projektā iekļaujoši un pieejami zaļie dzelzceļi Igaunijā un Latvijā.